Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Veselu nedēļu es esmu mēģinājis pievērst īpašu uzmanību Jēzus vārdam, Jēzus personu vārdam. Esmu runājis par to, kādu spēku tas nes, ka viņš ir ielikts mūsos, ka viņu izrunājot mēs viņu iesējam. Un šī materiāla izpētes kaut kādā mirklī es ar šausmām aptvēru vienu lietu. Vairums kristiešu Dieva vārdu valkā nelietīgi un pārkāp šo bausli. Ar šausmām konstatēju šo faktu un es sapratu, ka tas ir jāmaina un par to ir jārunā. Un tāpēc veselu nedēļu tev bija jāpacieš. Man brīžiem pat likās kaut kādi nesakarīgi vārstie teikumu virpinājumi par to, cik ļoti svarīgi ir apzināties, ka Jēzus vārds nes sevī spēku, Jēzus personvārds. Dieva vārds, kas arī ir Jēzus vārds, ko mēs lasām šeit, tas vien jau ir daudz, un tas ir spēcīgs, un Bībele saka, Dieva vārds, vārds ar lielo burtu, ir šis rakstītais vārds, kas ir asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Mums Dieva vārds atklāja, ka Jēzus tas pats vakar, šodien un mūžīgi, viņš nekad nemainās. Un vairums kristiešu, diemžēl, gribi tev patīk mums tas vai nē, bet mēs nesam Dievu vārdu veltīgi, mēs valkājam viņu nelietīgi, un tas ir jāmaina. Un ko Dievs no mums sagaida? No šī materiāla es sapratu, viena lieta, es runāju Dieva vārdu, otra lieta, es piedodu. Runāšana un piedošana. Piedod ikvienam. Brālis Kenets Heigins kādā no grāmatām lasīju. Viņš, kad cēlās, viņš teica, Tēvs, es šodien piedodu visiem, kas man gatavojas nodarīt pāri. Un kā likums viņš rakstīja, tā diena neviens necentās viņu aizvainot. Neviens viņu neaizvainoja. Dieva apsardzība, Dieva labvēlība gāja visur viņam līdzi. Mēs arī varam tā dzīvot. Un Dievs no mums sagaida, ka mēs viņam vārdu lietosim kā instrumentu, mēs viņu pielietosim. Un tā nebūs viņa veltīgi valkāšana. Mums ir bijis aprobežots iespējas, uzskats par šo pantu. Mums ir licies, ja es pasaku vārdu, principā jau arī pareizi liekas, ja mēs šo vārdu lietojam bez jēgas. Ak, Dievs, kas tagad notiks? Mums Dieva mērķis, dodot mums Jēzus vārdu, Jēzus personu vārdu, Jēzus es atvainojos ar Jēzus autoritāti, ar visu, kas ir, viņš tam ir paredzējis kaut kādu mērķi, kāpēc. Un viņa mērķis viens, tava uzvara visās tavās situācijās. Ja savās krīzes nepatīkamās situācijās mēs mācēsim un pielietosim Jēzus vārdu, un Jēzus vārdā kārtosim un pavēlēsim sakārtoties visām lietām, mēs patiešām būsim uzvarētāji, jo kam gan Jēzus nācis? Jēzus teica, es nācu, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. Dieva vārds saka, ka mēs esam uzvarējuši ar tā jēra asinīm un savas liecības vārdu. Kā to panākt? Kā zināt, kurā situācijā un kā? Un Kenets Koplens un šis te doktors Bērnijs, kas bija šo raidījumu izveidojuši un atklājuši šīs lietas, viņi aicina ikvienu ticīgo atvērt Bībeli un izpētīt, kurā situācijā. Atcerieties, mēs runājām par par Dieva vecās derības personu vārdiem. Jahve Jīre, Jahve Šalom, Jahve Citkendu un visiem pāriem tiem vārdiem. Mums ir viņi doti un mums ir iespēja apskatīties, kurā situācijā viņi tiek lietoti.
Un Mālajahija grāmatā vārds Cebots ir pieminēts, nezinu, varbūt tas ir par angļu bībeli teikts, es mūsu bībelē neesmu skaitījis, bet esot pieminēts 24 reizes vienā mazā Mālajahija vecās derības grāmatā. Un tas daudz ko nozīmē. Kungs Cebots, karapulku kungs. Un šodien es aicinu tevi apzināties, ka šobrīd tev apkārt ir tūkstošiem eņģeļu. Tūkstošiem eņģeļu, kas gaida dzirdēt Dieva vārda skanējumu no tavas mutes. 103. psalmā, 20. pantā. Atvērsim un paskatīsimies. 103. psalms, 20. pants. Kas tad tur ir teikts? Tā, 103. Es ļoti atvainojos, ka nesagatavoju. Un 20. pants saka tā. Teiciet to kungu viņa eņģeļi, jūs viņa stiprie sargi, un ne jau Dievu viņi sargā. Viņi ir Dieva sargi priekš mums. Kas viņa pavēles pilda, Dieva pavēles pilda. Klausīdami viņa vārda balsi, kad tu runā Dieva vārdu, eņģeļi steidzas to piepildīt. No kā es to zinu? No vēstules ebrejiem 1. nodaļas. Un vēstules ebrejiem 1. nodaļā ir teikts, ka eņģeļi ir kalpotāji gari, kas sūtīti kalpošanai to labākam jāmanto pestīšanu. Tu tāds esi? Tātad arī tev viņi ir sūtīti. Un Kenets Koplents šo te ainu no apustuļu darbiem, kad svētais gars nonāca kā uguns mēles, kad bija dzirdams troksnis un vējš, viņš to iztēlojas un ataino šādi, ka vairs nevajag Jēkaba kāpnes. Eņģeļi tagad var brīvi staigāt un darboties mūsu labā, jo viņi ir izsūtīti kalpot mūsu labā. Mēs šajā pantā lasījām, ka viņi ir Dieva stiprie sargi, kas viņa pavēles pilda, klausīdami viņa vārdu balsi. Dievs mums ir devis rakstīto vārdu, un tad, kad mēs viņu izrunājam Jēzus vārdā, eņģeļi ir spiesti, viņi nav spiesti. Tas ir viņu darbs un uzdevums. Tevi sargāt, nodrošināt tev visu nepieciešamo, sagādāt tev gudrību, ja tev tāda ir vajadzīga un tu pēc tās sauc. Un viņi pilda Dieva vārdu balsi. Un ja tu kaut ko lieto Jēzus vārdu kā instrumentu un saki Jēzus vārdā, tad tam ir jānotiek. Un zini ko? Ar 100% pārliecību es varu teikt, ka tas notiek pat, ja mēs to neredzam. Un Dievs ir labs, un viņš ir paredzējis, ka tavi eņģeļi tev kalpo, un viņi tev kalpos. Tikai tev vajag apzināties un dzīvot ar šo apziņu. Tavā rīcībā ir eņģeļu karapulki, jo tavs kungs, Cebots, ir viņa vārds, ir eņģeļu karapulku kungs. Un eņģeļi ir sūtīti kalpošanai to labā, kam jāmanto pestīšana. Un ar šādu apziņu dzīvojot, mēs nevaram palikt sakauti. Mēs nevaram palikt kaut kādā sagrāvē. Mēs vienmēr izējam uzvarā. Tāpēc, ka mēs pielietojam Jēzus vārdu ar uzdevumu, ar mērķi. Mēs to nenēsājam velti. Mēs visur, kur ejam, nesam līdzi viņa labo smaržu. Jo tas vārds, ja tu esi skatījies un atceries, tas vārds, kas mums ir iztulkots kā valkāt, patiesībā ļoti labi attaino to oriģinālu vārdu. Angļu un krievu tekstā ir izrunāt, mums ir valkāt. Un šis vārds izrunāt patiesībā nozīmē nest rokā vai pārcelt no vienas vietas uz otru. Un mēs Jēzus vārdu nesam no vienas vietas uz otru, un eņģeļi mums kalpo. Brīnišķīga perspektīva, vai ne? Tas nozīmē, ka šodien tu esi uzvarētājs, lai kāda ir tava situācija. Tas nozīmē, ka Dievs jau ir parūpējies un visu sakārtojis, lai kā tu šodien justos, vai lai kas tevi sagaida. Slava Dievam par to, vai ne? Lūk, cik brīnišķīgs ir Jēzus vārds. Vispēcīgs, varens. Un pats trakākais, un kas manās smadzenēs neiet kopā, šo visu savu varenību
Dievs ir iedevis man un tev. Un tas ir fenomenāli. Mēs pārspējam visus supermenešus, zinekļu cilvēkus un visus pārējos. Tikai mums vajag to apzināties. Un tas ir tas, uz ko es tevi šodien aicinu. Apzinies, ka tu esi supercilvēks. Tikai atgādināšu. Viena lieta ir piedot visiem, kas pāri dara, un otra lieta – mēs nevaldam pār cilvēkiem. Nē. Dievs nekad nav paredzējis, ka viens cilvēks valdītu pār otru. Neatkarīgi no tā, vai vīrietis vai sieviete. Nekad. Bet mēs valdām par dēmoniem pasaules telpā. Tas gan mums ir dots. Un es aicinu šodien, pielietosim Jēzus vārdu ar mērķi, ar autoritāti, jo mums tas ir dots. Un tāpēc mēs varam droši nostāties uz Dieva vārda. Tēvs, es pateicos Tev, ka Tu esi devis savu autoritāti un savu spēku man kā Tavam bērnam. Un es šodien apņemos, ka, lai kur es ietu, es Tavu vārdu nelietīgi nevalkāšu. Es lietošu to tā, ka tam vienmēr būs rezultāts, lai Tavam vārdam, lai Tev vienam par visu ir slava, gods un pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Svētīgu un uzvarošu dienu Tev. Atā.